Latvijas basketbola līgas 3. divīzijas turnīra ietvaros nedēļas vidū principiālā cīņā sporta klubs Rūjiena savā laukumā tikās ar Saulkrastu komandu. Jau spēles pirmajās minūtēs viesi demonstrēja skatāmu basketbolu un pierādīja, ka tas, ka komanda līdz šim atradās turnīra tabulas lejasgalā, nenozīmē, ka spēle būs viegla. Jau pirmajā ceturdaļā Saulkrastu komanda spēja iegūt pārsvaru, kuru rūjieniešiem panākt neizdevās. Otrajā ceturdaļā gan mājinieki uz laukuma darbojās rezultatīvāk, kas ļāva lielo punktu pārsvaru nedaudz samazināt. Tomēr vairāk veiksmīgi viesu tālmetieni un disciplinēta spēle ļāva viņiem pirmo puslaiku uzvarēt ar 51-36. Otro puslaiku rūjienieši sāka gaužām bēdīgi, gan zaudēto punktu, gan nopelnīto sodu dēļ. To savukārt izmantoja viesi, un viens ātrais uzbrukums pēc otra ļāva viņiem izcīnīt uzvaru ar rezultātu 110-70. Sākumā pildījām jau treneru norādītos uzdevumus, veicām daudz rezultatīvu ātru uzbrukumu, pārķērām bumbas, arī nedaudz uzkrita trīspunktu metieni, kas arī pirmajā ceturdaļā jau mums deva plus 10 punktus. Arī paveicās, ka varbūt nepaveicās, varbūt arī bija pretinieka treneru norādījumi, viņi rupjāk spēlēja, arī daudz sodu bija, ko arī sodu metienus mēs arī realizējām. Es uzskatu, ka spēle nebija viegla, un Mauči čaļi labi nospēlēja, tāpēc rezultāts ir tāds, kāds viņš ir. Rezultatīvākais spēlētājs Rūjienai šoreiz bija Artūrs Vītols ar 10 gūtajiem punktiem. Jāpiebilst, ka jaunuzceltajā Rūjienas sporta halē pirmo reizi tika sasniegta 100 punktu robeža. Nākamā spēle rūjieniešiem izbraukumā pret basketbola klubu Salacgrīva. Amanda Anna Bērziņa, Arturs Gruzdiņš, Rūjienas televīzija.